Šī tēma palīdzēs tev izprast, kā dažādas izmaiņas skaitļos ietekmē matemātisko darbību rezultātus. Šī prasme ir pamats matemātiskām darbībām gan ikdienas dzīvē, piemēram, veicot aprēķinus veikala pirkumiem, gan sarežģītās matemātiskās problēmās. Tev taču ir nācies ikdienas situācijās izspriest, kā izmaiņas vienā faktā ietekmē notikumu gaitu. Piemēram, ko varēsi atļauties pievienojot vairāk naudas kabatas naudas uzkrājumiem, cik liela summa ir tad, vai arī, ja no pirkuma summas tiek atņemta atlaide, kāda ir starpība un vai ar to var ko iesākt. Matemātikā to izsaka ar vienādībām. Summas gadījumā, ja vienam no saskaitāmiem tiek pievienots vai atņemts skaitlis, tad summa attiecīgi palielinās vai samazinās par šo pašu skaitli. Piemēram, šajā gadījumā, ja saskaitāmo 25 palielināsim par 2, arī summa palielināsies tieši par šo divnieku. Arī starpības gadījumā, ja maina samazināmo vai atņemamo vērtību, starpība mainās attiecīgi. Piemēram, palielinot samazināmā 50 vērtību par 5, starpības iznākums palielināsies par 5, turpretim palielinot par 5 atņemamā 10 vērtību, arī starpības iznākums samazināsies par 5. Apskatīsim vēlreiz, kā mainās summa, ja palielina vienu saskaitāmo, pieņemot, ka palielina 10 par 3. Veicam aprēķinu un secinām, ka arī summa palielinās tieši par 3. Un kā mainās starpība, ja palielina samazināmo? Ja palielina samazināmo par 4, starpība palielinās par 4. Bet, ja palielina atņemamo par 4, tad starpība samazinās un joprojām par 4. Visos šajos piemēros ir saskatāma tieša saistība starp kāda no saskaitāmo, samazināmo vai atņemamo palielināšanu vai samazināšanu par kādu no skaitļiem un summas vai starpības palielinājumu vai samazinājumu tieši par tik daudz. Izprotot sakarības starp darbības locekļiem, tu veiksi precīzas pārbaudes un skaitļošanas uzdevumus ikdienā un matemātikas stundās. Tāpēc būtiski atcerēties, ka summai un starpībai ir tieša saistība ar izmaiņām skaitļos. Šī izpratne ir pamats tālākai algebrisko sakarību apguvei.